Lidosta ir tāpat kā Rīga, nekad nebūs gatava un nav gatava. Lidosta arī pašlaik strādā pie attīstības plāna 2012–2036 gads. Šodien mēs tikāmies ar lidošu plānošanas daļas vadību. Un kāda mainās politiskā situācija valstī, arī attīstās lidostas attīstības plāni tiek precizēti un koriģēti. Reāli lidosta kā pamata lidosta pašģer satiksmē paliek Rīga, arī kravu plūsmas palielināsies. Mums ir interese attīstīt lidostas otru pusi, tajā pusē, kur Mārupetraus puses ciemats, lai nebūtu lidosta jābrauc braucot caur Babītes pagasta piņķiem. Mēs savā attīstības plānojumā to domājam, veidot, un lidosta arī savā attīstības plānā mēģina risināt jautājumu, kā savietot, izvietot jaunu ceļu, kas savienotas Kultas ciematā ar lidostas Rīgas šīs pusi. Un iedzīvotājiem tad atrastos darba vietas, būtu tā teritorija attīstība. Pašlaik tā iedzīvotājiem šī teritorija tādā ir pieklusināta uzņēmējdarbības vidē, neviens nevēlas veidot šeit uzņēmumus un iestādes, jo ir tāls ceļš tieši šis līgums apbraucot Rīgu. Ciemats netiks nojaukts, tā vairs nepastāv, ja minus kabinets noteikti, ka lidosta paplašinātos, nekad ciemats nekad nebūs kā trausliektas lidostā Rīga. Ja lidostā ir jāuzlabo savu infrastruktūru, ir kohēzijas fonda līdzekļi piešķirti, tas varētu būt, ka sakārtosies apkārtējas teritorijas meliorācijas sistēmas, bet tas nav vairāk Rīgas pusē šie Mūkupulu rajons. Mēs iesākām runāt par lidostu Rīgu, par kopīgu apakšstacijas, elektrības apakšstacijas izvietošanu, jo lidostā Rīga elektrības jaudas ir, varētu būt nepietiekoši tuvākā perspektīvā, tāpat kā Mārpas novadam. Mēs esam par šo jautājumu izdarījuši pētījumu. Arī lidosta no savas puses pētījusi, mums ir jātiekās ar attiecīgiem valsts iestāžu Latvenergo speciālistiem, Latvenergo vadību, šie jautājumi jāprezentē, jāuzrunā viņi, kopīgi tas ir valstisks pasākums, ne tikai Mārupes, kā šajā teritorijā pielidos Rīga un Mārupes novadā sakārtot elektrības jauda nodrošinājumu, lai varētu uzņēmējdarbību šeit attīstīties, jo tā ir vispārēji apstākļi ļoti labvēlīgi, gan šī atceļi, gan arī tuvā teritorija pie ostas, tuvā teritorija pie Rīgas. Jā, mūsu ceļi nav gatavi tādai transporta plūsmai ar tādas krauniecības automašīnām, jo gan valsts ceļi, gan pašvaldības ceļi nav domāti 40 tonīgu automašīnu pārvietošanai. Par šiem ceļiem ar lielu intensitāti, kas pašlaik Mārupē novērojam, tā ir jauna problēma, kas mums parādījusies, un tā ir smaga problēma. Jārisina varbūt būtu, ka šāds transports varētu braukt pamatā tikai pa valsts ceļiem, līdz ar to, jo apved ceļi ir, teiksim, A5, kas ir no Babīti un aiziet uz Ķekavas virzienu, ir pēc rekonstrukcijas daudz stiprāks krauniecības ceļš izbūvēts. Vietējā valsts ceļa Mārupes novadā nav tādas krauniecības, iedzīvotājs lūdz par radītiem trokšņiem, par radītām vibrācijām un par šo kravu mašīnu apdraudējumu gājējiem un velo braucējiem pa šiem ceļiem.